Sveiki, mani sauc Girts Kaimiņš, un šajā video es jums pastāstīšu par soketu savienojumiem. Tātad, kas tāds ir? Soketu savienojums ir gala rezultāts iekšējo procesu komunikācijas plūsmai caur datoru tīkliem. Kam tas ir vajadzīgs? Soketu savienojums ir vajadzīgs, lai divas vai vairāk ierīces spētu komunicēt savā starpā caur datoru tīkliem. Kā to dara? Izmantojot Python programmēšanas valodu, izveidojam divus failus. Viens būs server fails un viens būs klienta fails. Sāksim ar serveri. Tātad šajā failā tiek ievietots socket modulis, tad tiek ievietots socket objekts, un tad serverim tiek noteikta IP adrese un ports. Jāpiemina, ka šie abi skaidri, IP adrese un ports, ir ļoti svarīgi, jo, ja klients tos uzrakstīs nepareizi, tad viņš nespēs pievienoties šim serverim. Tālāk socket modulis tiek apvienots ar IP adresi un portu, un pēc tam tiek gaidīts savienojums ar klientu. Tālāk kodā rakstīts, ja savienojums ar klientu ir veiksmīgs, tad servera administrators iegūs savu šādu uzrakstu. Iegūt savienojums no un klienta adrese. Savukārt klients iegūs šādu ziņu. Savienojums veiksmīgs. Klienta failā viss ir ļoti līdzīgi, izņemot pēdējo daļu, kas bija servera daļā. Tātad tagad nodemonstrēšu, kā tas darbojas. Tātad vispirms obligāti jāpalaiž server fails. Server fails ir palaists, tālāk jāpalaiž klienta fails. Savienojums ir veiksmīgs, tas parādās klientam, un serverim parādās iegūt savienojums no un attiecīgā adrese.